Čau, šodien es jums visiem parādīšu, kā uzštancēt kaķīti. Vispirms, protams, sāciet ar kvadrātu. Nezīmējiet apliju valdību jums par šito melo. Bet tad, kad jums ir jūsu skaistais sulīgais kvadrāts. Ok, man apnika tā balss laiks pārmaiņām. Tad uzzīmējiet spicas ausis vai arī apaļas, es nozzinu, parasti zīmēju spicas. Tad, kad jūs beidziet uzzīmējiet kaut ko, kas izskatās normāli, dariet sekojoši. Un tad, kad ir kvadrāts, tad arī var viegli redzēt, kur ausīm jābeidzas. Manuprāt, ja sāk ar aplija, nevar tik labi visu notiekt. Acis var būt teju jebkādas, mazas, šauras, lielas un apaļas, garenas. Vienalga, galvenais, ka patīk, es zīmēju apaļas zīlītes, jo man patīk, kad mani uzzīmētie kaķi izskatās pēc skinwalkeriem, bet jūs arī varat zīmēt garenas. Acis arī nosaka emocijas, tāpēc nebrīnieties, ja uzzīmējat šauras acis kaķim, kuru gribējāt zīmēt priecīgu, bet tomēr viņš izskatās pēc jūsu vietējā Jegora. Deguni arī var būt dažādi, kā jau teicu, neticat valdībai, jo viņa grib, lai jūs domājat, ka kaķiem nevar būt dažādi deguni. Viņi var būt saspiesi, sažļembāti, līki, gari, man liekas, ka sapratāt. Muti un vaigus arī var zīmēt dažādi. Vaigus var zīmēt apaļus vai kantainus, atšķirībā kādu kaķi zīmējat. Mute arī nosaka emocijas, tas ir ļoti svarīgi, ļoti nevis ļoti, es nezinu, kas ir ļoti, anīvējs. Uzacis ir vienas no vissvarīgākajām emociju noteicējām. Uzzīmējat tās nepareizi un viss beigas. Jūsu dzīves priecīgais runcis meklēs psihologu un depresijas diagnozi. Es izvēlējos šādas uzacis, jo viņš nesaprot, kāpēc smilgāstem ir tik daudz mīļoto. Vaigu spalvas arī var būt dažādas, garas, īsas, pufīgas un var arī nebūt vispār. Ja ir bezspalvains kaķis vai arī ļoti īspalvains kaķis, es uz ekrāna uzlikāju piemērus, jo nezinu, kāpēc tos neparādīju video. Es nezinu, kā pārējo izskaidrot, es vienkārši zīmēju rumpi, kājas, asti un tā tālu un vēl joprojām. Astes var būt dažādas, arī man patīk zīmēt garas. Novelciet ar lineālu līniju, lai viņš stāv uz līdzenas zemes, citādāk izskatīsies, ka viņš kaut kur krīt. Varat arī zīmēt resnākus kaķus, man vienkārši patīk zīmēt tādus, kuri izskatās, ka nav ēduši 3 mēnešus, reku piemērs. Okatā atcerieties, ka valdība jums melo un ka smilgastei nevajag 5000 kaķenes.